1997. gada maijā man bija tas gods piedalīties kādā improvizētā preses konferencē. Tā notika pirms Vācijas un Latvijas spēles pilsētā Tamperē, Somijā. Vācijas izlases otrais treneris bija atnācis un stāstīja, kā mēs tos latviešus tagad uzvarēsim. Viņi spēlē krievu hokeju, aizsardzībā neatgriež, tikai uzbruk un tā tālāk un tā tālāk. Šķiet, ka pēc otrās trešdaļas rezultāts bija 7-0, bet tam nav nekādas nozīmes. Pēc trešās trešdaļas bija 8-0, un tad mani atnāca apsveikt tikai viens vācu kolēģis. Viņš teica, nu, jūs mūs izdrāzāt tā kā Latvijas jāsaka kaimiņa āžs. 8. maijā nevajag 8-0. Pietiktu, ja mēs atcerētos 1998. gadu, būtu 5-0, 4-0, 3-0. Nu, lai būtu uzvara galvenais. Jo galu galā 8. maijā ir dzimis mans mazdēls un mēs svinam uzvaras dienu latvieši.